Kāpēc ne? Obligāti vajadzīgi ir bufeti. Brīvdabas izrādes un bufeti, tas ir, varētu teikt, tas viss piedarās viens pie otra. Es domāju, ka var iztikt bez bufets, jo es domāju, ka skatītāji būs parūpējušies par sevi jau Somiņā. Telefona zvani. Tie, jā. Nu, mums jau viss ir tā slavenie izrāda Idiots, ja, kur skatītāji tik ilgi zvanīja telefons, un tur vēl bija tā, ka Idiotā arī skatītāji sēdēja uz lielās skatuves, mēs turpat spēlējām, ja. Un viņš tik ilgi zvanīja, ka beigās Ieva neizturēja un aizgāja un paņēma tai skatītāji to telefonu. Zvanoši telefoni. Pēc atmosfēras. Aktieri to jūt, ir vai nav? Ja, piemēram, tā ir komēdija, kā mums bija aizrādāt par to trešo zvanu, kad tu jūt, ka skatītāji zālē, restīvi, ka viņi smēja, vai nu smēja vai smēja, to jūt, ka viņi ņem pretī, teiksim, un, protams, ka komēdijā galvenais ir nepārspīlēt jokus, jo tad viņi vairs nesmēja. Tās ir divas sajūtas, ka zālē ir klusums un kad zālē ir klusums, kur laikā cilvēki ir iekšā. To var vienkārši sajust, to ir grūti izskaidrot. Nē, nav vajadzīgs. Aktieri ar laiku, kā saka, mēģinājuma periodā iemācās tekstu. Domāju, ka nē. Es domāju, ka nav vajadzīgs suflieris. Katrā ziņā izrāžu laikā nav vajadzīgs suflieris, jo ļoti egocentriski man izrāžu laikā nav bijis suflieris, un tad, manuprāt, viņš arī nav vajadzīgs.